Sveiki visiem kanālā Akupunktūra ar Taro. Šodien mūsu tēma būs apskatīt naudu, kā sasniegt to ienākumu līmeni. Skatīsimies šodien uz tādu punktu kā ienākumu mēnesī. Kā lai viņus palielinātu, visticamāk lielākā daļa nav apmierināta ar saviem ienākumiem, vai ja viņi arī ir apmierināti, tad kā jau visiem cilvēkiem vienmēr varētu būt vairāk. Šis video tiek uzņemts ar mērķi, lai saviem jaunajiem klientiem paskaidrotu, ko nozīmē digitālais talismans. Visi vecie klienti jau zina, kas tas tāds ir un kā tas strādā, bet tie, kas ir jauni, tie nezina, un es bieži saskaros ar cilvēku nesaprašanu, kas tas tāds digitālais talismans, un tāpēc šo video es uzņemu ar tādu mērķi, lai es 3 variantiem paskatītos, kāda ir situācija ar naudu, kas būtu vistaustāmākais veids, kā izmērīt, kā darbojās digitālais talismans, un paskatīsimies, kādi ir bloki vai kas ir jādara konkrētam variantam, lai uzlabotos ienākumu līmenis attiecīgi tāds, kādu jūs vēlaties. Un šeit, skatoties šo video, tas būs tāds mazliet mistisks, mazliet maģisks. Jūs varat konkrēti jau iedomāties, kāds ir punkts B. Ja, piemēram, jūs šobrīd saņemat 1000 eiro mēnesī, bet gribētu, piemēram, 3, 5. Es zinu, ka daudz gribētu miljonu, bet tas ir tāds baigi nereālais lēciens. Var jau viņu sasniegt, bet baigi ilgi būs jāgaida, lai viņš piepildītos. Tāpēc tas mans ieteikums ir, reiz 3, piemēram. Es saņemu 1000, gribu 3000, jo katrai šai lietai, kam mēs taisam talismanu, ir vajadzīgs kaut kāds izmērāms B punkts. Tad katrs paskatieties pēc tām savām summām, kas jums ir šobrīd, un kāda būtu tāda, tāda, kādu jūs gribētu, bet kas jums šobrīd liekas, tas jau nav reāli. Un tad es skatīšos 3 variantus, paskatīsimies tīri, ko kārta saka, kas tas ir pa iemeslu, kāpēc jūs nevarat sasniegt to summu. Un tad katram variantam es uztaisīšu digitālo talismanu, ko es ceru, ka es varēšu šim te video aiz katru variantu ielikt kā bildi, jo digitālais talismans ir tāda lieta, ko kārtas parāda kādā krāsu gammā, kādam simbolam un ar kādu būtību ir jāstāv cilvēkam bieži redzamā vietā. Lielākā daļa man klienti viņas nesā uz telefona ekrāniem, jo tā ir ļoti bieži redzama vieta. Vai ir varianti, kad strādā pie datora un tad tā bildīte ir izprintēta un ielikt rāmītī, vai ir vēl varianti, kad viņas izprintē un liek kā magnētiņas pie leduskapiem, bet viss tas biežākais variants ir, ka tā kā es zinu, un es pat viņas tā izmantoju, kad viņi tiek nēsāti uz telefona ekrāniem. To procesu, kā es katram variantam uztaisīšu to digitālo talismanu, es nefilmēšu, jo tas būs pārāk garš un pārāk laikietilpīgs. Es ceru, ka man sanāks tos talismans uzlikt tūlītais katra varianta, kamēr mēs paskatīsimies, kāda ir tie iemesli, kāpēc tas finansējums nenāk tā, kā gribētos. Tad sāksim pirmais variants un pirmais jautājums, kāda ir šobrīd situācija ar naudu, kāda viņa ir. Pēc tā jūs arī sapratīsiet, vai tas ir jūsu variants vai nav. Nav robežu, naudai nav robežu, naudai pret jums vai jums pret naudu. Jums gribās nav naudas, bet gribās daudz. Stāvoklis ir apmēram tāds, ka ir 5 eiro makā, bet gribētos 5 miljoni. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ir impulsīvi naudas izdošanas vai naudas izdošanas. Ir tāds impulsīvs, ka reizēm neapdomīgs. Te tāds ieteikums un programma arī varbūt bišķiņi pamācīties kaut kādu finansu mācību, kā saplānot savu budžetu, lai nav tā, ka algas dienā liekas, ka var nopirkt visu un nopērkt. Vajag jau sev palitināt un vajag jau kaut ko sev nopirkt, arī kaut ko ārpus kaut kādām normām un plāniem.
Bet tādām lietām atvēlēt kaut kādu tādu savu budžetu un ienākumu summu, ko jūs varat atļauties, jo te izskatās, ka pirmais variants grib tērēt vairāk nekā var atļauties tērēt. Un pirmajam variantam uztaisīšu talismanu, kas viņam tā kā ļaus tērēt naudu adekvāti tam, cik viņš var atļauties tērēt, lai nav tā sajūta, ka līdz algai 5 eiro makā. Kā arī talismans pievilks jauns ienākums, jo pirmais variants daudz grib naudu, daudz grib, jā. Bet, jūs paskatāties, kā jums tas talismans strādās. Talismans ir jānēsā bieži redzamā vietā, pat cik tas ir kopīgs rasklāts, tad es nevaru pateikt, parasti tas individuāli ir, tad tur ir konkrēts laiks, ka kārtas parāda, cik ilgu laiku vajag nēsāt šo digitālo talismanu, lai atrisinātu kaut kādu problēmu vai pievilkt sev kaut ko vēlamo, šajā gadījumā naudu. Tātad jūsu talismans būs tūlīt pēc pirmā varianta ielikts video. To jūs varat pārfotografēt vai kaut kādā savādākā veidā saglabāt un sev nēsāt. Un pirmajam variantam ieteikums pamācīties sadalīt savu budžetu un domāt par tādiem impulsīviem tēriņiem. Te vairāk ir, es esmu bēdīga, nopirkšu sev jaunas kurpes. Tas nekas, ka īsti nevar viņš šobrīd atļauties, bet tas man vismaz iepriecinās. Tur jāpaskatās, ka tā nauda vienmēr nav tā, kas var izglābt to situāciju, jo jāpaskatās cēlonis, no ko tas bēdīgums ir atnācis. Iespējams, ka var kaut kā savādāk viņu pārstrādāt. Tas būtu pirmais variants. Tagad skatīsimies otro variantu. Šeit būs talismans pirmajam variantam. Skatāmies otro variantu, kāda ir situācija ar naudu. Otrajam variantam. Nekas nav bloķēts. Cilvēks nav bloķēts pret naudu vai naudu pret. Nauda ir gatava nākt cilvēkam. Otrais variants galīgi veiksmīgs. Jāsagatavo viss maki, viss naudas maki. Nauda nāk pie jums. Jau tagad nāk. Tuvākā laikā nāk. Kāpēc šobrīd nav tas, kas gribās? Tāpēc, ka jūs tā kā īsti neticat, ka jums tā nauda var pienākties. Jūs tā kā redzat, skatāties aiz stūra, tā kā slepus. Es tā kā gribu to naudu, viņai tā kā jānāk pie manīm, bet es pats viņai īsti netuvojos. Es te aiz stūra palūru. Ir jāmācās noticēt, ka man pienākās tik, cik man gribās. Jāmācās noticēt par kaut kādām savām spējām. Un ka nauda nav nekas slikts, un ka nauda nav tikai sliktiem cilvēkiem, nauda ir arī labiem cilvēkiem un garīgi attīstītiem un tā tālāk. Nauda ir vienkārši līdzeklis, lai mēs dzīvotu paši labi un palīdzētu citiem labi dzīvot. Tā kā te otrajam variantam viss ceļi uz naudu ir atvērti, vienīgais pašam ir jāmāk noticēt, ka viņš ir attiecīgi pietiekoši labs tādai lielai naudai, vai tāda nauda, kāda jums gribās, jums arī pienākās. Un par to te tā skatos, cilvēks mazliet šaubās. Tā kā gribās tā nauda, viņai viss ceļ te valām bloka nekāda nav. Vienīgais, ko es redzu, ka cilvēks pats netic, ka viņš ir spējīgs uz tādu naudu. Ieteikums no kārtīm. Jā, palaist visu savu spēlītes vaļā, neturēt tos striķus un vecās programmas un nedomāt, ka man nepienākās, es neesmu pelnījis, es jau neesmu neko tādu dzīvē izdarījis, vai jums nekas tāds nav jāizdara. Katrs dara to lietu, kas viņam vislabāk padodās, un to lietu, kurā viņam ir talants un ko viņš prot darīt. Un labi atmaksāt profesiju pārstāvu var būt visdažādākie. Tiem nav jābūt obligāti Nobel prēmijas laureātiem vai kaut kādām tikai Holivudu zvaigznēm. Tā kā viss ceļ otram variantam ir vaļā, tikai pašam jānotic uz to summu, uz kuru jūs šobrīd pretendējat, noticat un uztaisīšu jums digitālo talismanu, kas palīdzēs pievilkt šo summu.
te būs talismans otrajam variantam. Un skatāmies trešo variantu. Trešais variants. Kāds ir šobrīd stāvoklis ar naudu? Sirds izvēle man izkrīt uz trešo variantu. Trešam variantam traucē nopelnīt naudu tas, ka jūs nedarat lietas, kas jums ir gribētos no sirds darīt. Piemēram, strādājat par grāmatvedi, lai gan dvēseli un sirds sauc, ka jūs gribētu Parīzē jumta namiņā gleznot gleznas. Vai ejat uz kaut kādu darbu, kas jums pilnīgi un galīgi nepatīk, un brīnaties, it kā atalgojums nav slikts, bet brīnaties, ka nav ne prieks, ne naudas. Nu, tas tāds vien izkrīt kārtas, tāpēc man tāds pārdoms visiem par to padomāt. Tā, trešais variants, kāds stāvoklis ar naudu. Nav slikts, bet nav enerģijas apmaiņa. Kam jums neliekās godīgi? Nav. Jums neliekās godīgi. Jūs strādājat, bet jums neliekās, ka jūs saņemat, tas, ko es tikko teicu, jums neliekas, ka jūs saņemat tik, cik jūs ieguldat. Un tas stāsts ir par to, ka vajag padomāt, vai jūs esat īstajā vietā, vai tas, ko jūs darat, nes jums gandarījumu. Jo, ja tās lietas, ko jūs darīsiet, jums nesīs gandarījumu, arī atalgojums. Tas nāk tā kā bonusā. Un ieteikums no kārtīm iespējams vajag būt gatavam pāriet jaunā līmenī. Nebaidīties kaut ko mainīt savā dzīvē, ieklausīties savā sirds balsī, beigt pašam ar sevīm karot un domāt, ka šī vienīgā iespēja dzīvē, ko jūs varat naudu pelnīt, ko jūs darat. Tāds ieteikums pārdomāt, sarakstīt uz lapiņas, kas jums kādreiz bērnībā patīk darīt. Vai varbūt, kas ir kaut kādi nepiepildītie sapņi, ko jūs labprāt darīt. Un nevajag uzreiz pamest darbu vai mainīt darbu krasu vai iet kaut kur prom. Vienkārši lēnām paskatīties, kas ir tas, ko jūs varētu vēl dzīvē darīt un ar ko jūs varētu pelnīt naudu. Lai jūs pievilktu savu vēlamo summu, aiz trešā varianta būs jums talismans.